Sveicināti raidierakstā Inovācijas veselībā. Šī ir viena no šī gada noslēdzošajām epizodēm, tādēļ būtiski atskatīties uz 2024. gadu, kā arī varbūt nospraust mērķus 2025. gadam. Un jāsaka, ka no nākamā gada 1. janvāra spēkā stāsies jauns zāļu cenu veidošanas modelis. Atbilstoši tam recepšu zāļu cenas samazināsies no 15 līdz 20%, un jaunajam gadam medikamentu kontekstā svarīga vēl viena ziņa no 2025. gada budžetā papildus 21,6 miljoni eiro piešķirti kompensējumu medikamentu pieejamības uzlabošanai. Finansējums paredzēts onkoloģisko un reto saslimšanas medikamentu nodrošināšanai. Kopumā veselības nozarei atvēlēti 1,9 miljardi eiro, kas sastāda 11% no valdības izdevumiem. Un, lai stiprinātu un attīstītu veselības aprūpes nozare Latvijā, inovācijām būs ļoti svarīga loma ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Piemēram, Eiropas komisija pašlaik izstrādā jaunu farmācijas jomas regulējumu, kam būs liela nozīme tieši turpmākajā farmaceitisko inovāciju attīstībā un Eiropas konkurētspējā kopumā. Regulējums ir īpaši svarīgs reto slimību kontekstā, kur par to, kā inovācijas vidas veicināšana Eiropā un Latvijā ir nozīmīga reto slimību pacientiem, sīkāk mēs diskutēsim arī šajā raidījumā ar šodienas viesi. Un uz sarunu esam aicinājuši Rīgas Stradiņu Universitātes asociēto profesori Madaru Auzenbachu, kas ir virsārste reto slimību jomā Bērnu slimnīcas reto slimību koordinācijas centrā un gada zinātniece 2024. Apsveicam ar šodien iegūto Rīgas Stradiņu Universitātes gada zinātnieces apbalvojumu. Prieks, ka esat pievienojusies arī raidierakstā. Zinātne nenoliedzami ir par inovācijām un attīstību, tāpēc varbūt varat padalīties, kādēļ pētniecība un inovācijas ir īpaši reto slimību jomā ir tik svarīgas un ko valstiski varam darīt, lai stiprinātu zinātni un jaunos zinātniekus un interesi par šo pētniecību. Daudz jautājumu uzreiz. Jā, uzreiz. Sāksim ar to, ka, protams, reto slimību droši vien vislielākā problēma ir tā, ka viņas ir maz zināmas un maz izpētītas, un praktiski, lai palīdzētu pacientam, praktiski vienmēr jāiet roku rokā ar zinātni, jo citādāk mēs viņam nevarēsim palīdzēt. Ja? Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu gan šī te medikamentu pētniecība un pie jauniem medikamentiem, gan tāpat tās aprūpes un rehabilitācijas iespējas. Tas, ko, protams, valstiski ir ļoti svarīgi, lai zinātne tiktu atbalstīta un lai būtu iespēja zinātniekiem saņemt šo te atbalstu finansiālo, jo, kā mēs zinām, visa pētniecība maksā ļoti lielu naudu. Senos laikos, piemēram, kad es rakstīju disertāciju, man bija ļoti daudz, kas jāmaksā pašai par savu naudu un jāpērk. Es vēl tagad atceros imunhistoķīmiskā krāsa, kas maksāja 400 lati, kaut mana rezidenta alga bija 100 lati. Kaut kā tā, un tad ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu palīdzēts, jo šobrīd, piemēram, Stradiņu universitātē jau doktoranti, kas studē, viņiem ir iespēja saņemt šo te pētniecības grantu, bet nav tikai svarīgi jaunos pētniekus atbalstīt, bet arī jau esošos pētniekus, kuriem ir šis te. Un tad ir dažādi varianti šie te Eiropas fondi, bet, protams, arī Latvijas zinātņu akadēmijas, tātad šie granti, bet, protams, tā ir samērā grūta cīņa viņus iegūt, jo, mēs, protams, kā zinātnieki vēlētos, lai šis te finansējums mums būtu vairāk un vieglāk pieejams, jo konkurss ir ļoti nopietns uz finansējumu saņemšanu. Un kā vērtēt šo savu jomu Latvijā, cik studenti ir ieinteresēti, vai tās iespējas ir, vai redzat, ka tā interese būtu arī ne tikai no, kā jūs minējāt, pieredzējušiem profesionāļiem, bet arī no jauniem studentiem? Ir tā, ka ne katrs ārsts grib būt zinātnieks, un, protams, mūsu universitāte, tas ir Rīgas Stradiņu universitāte, visos pasniedzēju un augstākos līmeņos, kas stimulē, aicina studentus interesēties par zinātni, un palēnām jau tā zinātnes kultūra tiek ieaudzināta viņos. Tā kā es domāju, ka nākotnē ir arī perspektīvāk, mēs varam sagaidīt, ka vairāk interesēs, jo to, ko ieliek jau, kā saka, jauniešiem, tā ir lielāka iespēja, ka viņiem ar laiku tas interesēs vairāk. Bet būtisks būtu gan tās stipendijas, gan tie resursi, gan arī infrastruktūra. Noteikti. Inovācijas un reto slimību joma ir neatdalāmas, un ikdienu zinātnieks strādā, lai atklātu medikamentus retām diagnozēm, taču situācija joprojām ir ļoti skaudra, jo zāles ir pieejams tikai apmēram 5% no reto diagnožu gadījumiem, un jautājums ir jums kā zinātniecei, kas ir galvenie atslēgas elementi, lai stiprinātu jaunu, inovatīvu medikamentu izstrādi plašākam diagnožu skaitam? Paldies par jautājumu. Šis ir tāds ļoti sarežģīts jautājums, jo daļai slimība, es pat tā īsti nevaru iedomāties, kā mēs varētu nonākt līdz medikamentu atklāšanai, pirmkārt šo te mehānismu dēļ,
Otrkārt, arī šīs slimības retuma dēļ. Jo, katra medikamenta izstrāde prasa noteiktus soļus, noteiktus pētniecības soļus, noteiktus soļus līdz medikamenta apstiprināšanai. Un, ja mēs zinām, ka, piemēram, pasaulē mēs zinām tieši 3 pacientus ar šo slimību, tad tās izredzes, protams, ļoti ievērojami šiem pacientiem samazinās. Tāpat jāsaka, ka šie inovatīvie medikamenti viņi ir ārkārtīgi dārgi, jo šis izstrādes process ir ļoti dārgs, jo šie pacienti ir reti. Ja? Un mums būs ārkārtīgi viegli sameklēt pacientu, kuram ir piemēram, arteriāla hipertenzija, paaugstināts asinsspiediens vai cukuru diabēts. Tātad daudzas kompānijas būs ieinteresētas, jo ātri savu naudu varēs atpelnīt un arī daudziem cilvēkiem palīdzēt. Bet šīs retās slimības kompānijām varbūt nav tas pats interesantākais lauciņš, kur strādāt. Ja? Ir īpaši, ja pacienti nav skaitāmi ne pat 1000, ne 100, ja? Bet tātad šiem pacientiem ir ļoti, ļoti mazas un ilgstošas cerības. Otrkārt, kā jau es minēju iepriekš, dažām slimībām ir ļoti grūti šie mehānismi, attīstības mehānismi un iespējamie labošanas riski. Ja? Tātad tas ir, mēs, piemēram, vienkārši izsakoties šobrīd nevienam nav hipotēzes, kā varētu izlasīt kaut kādu lieko materiālu. Ja viens ir labot gēnu, par ko mēs šobrīd runājam, bet samērā bieži slimība, kur ļoti daudz būtu interesēti ārstēt, ir Down sindroms, 21. chromosomas trisomija. Tātad visās cilvēku šūnās mums ir nevis 46, bet 47 chromosomas. Tad būtu jāizdomā kaut kāds pilnīgi jauns mehānisms, kā šo chromosomu kāds varētu izlasīt, ja, vai iezīmēt kā neaktīvi. Ja? Tātad tas prasa ārkārtīgu lielu. Es domāju, ka tas cilvēks, kurš tiešām atklās, kā šo slimību ārstēt, noteikti dabūs vismaz Nobela prēmiju, jo tos mehānismus ir ārkārtīgi sarežģīts. Bet neskatoties uz to, no Eiropā apstiprinātajiem reto slimību medikamentiem Latvijā ir pieejama aptuveni 10. daļa, kas ir kritiski nepietiekama. Tāpat arī vidēji gaidīšanas laiks ir gandrīz 2 gadi. Kā mēs varētu veicināt jau izstrādāto medikamentu pieejamību Latvijas pacientiem? Mums ir pilnīgi skaidrs, ka ļoti ilgs ir šis process, kas ir birokrātiskais process, kas katram medikamentam ražotājam ir jāaiziet, lai viņš nonāktu Latvijas tirgu. Un tur ir ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē. Un viens no tādiem ļoti svarīgiem ir tas, ka ārvalstu kompānijas, farmaceitiskās kompānijas nevienmēr vēlās ienākt mūsu tirgu. Tātad pašai kompānijai nav vēlme tik mazai valstī pārdot kaut ko. Tur viena pacienta dēļ viņi nevēlās iziet šo te birokrātisko procesu, lai nonāktu mūsu tirgu. Otra problēma ir tā, ka joprojām Eiropā nav vienots šis te iepirkums reto zāļu jomā. Un es kā ārsts uzskatu, ka tas būtu vislabākais. Ja mums visiem būtu viens iepirkums, viena cena, vieni skaidri noteikumi, un tad valsts saprot, vai viņi to var vai nevar atļauties. Bet nevienam nav noslēpums, ka dažādās Eiropas valstīs dažādi šie orfāni, jeb reto slimību medikamenti, ja, maksā dažādi naudas. Citu, es pastāstīšu, kāpēc tie ir orfāni. Ja. Jā, izklausās, jā. Orfānēs tā kā bāriņas. Jā, tieši tā, bāriņu medikaments. Tāpēc arī šis te nosaukums ir radies, ja, ka tas ir īstenībā tādā pabērnu lomā visur. Ja, un faktiski mūsu valstī tā situācija ir ļoti bēdīga, un mēs ļoti par to pārdzīvojam un vienmēr katru gadu ceram uz uzlabojumiem, bet tādas valstis, kur visiem var visus medikamentus retos nodrošināt, praktiski nav. Tāpat tās bieži vien tiek pieņemti šie skraudrie lēmumi, kādam atcelt medikamentu, kuram nav pietiekami laba šī te atbildes reakcija un līdzīgi, kas, protams, pacientam un pacientu ģimenei ir liels tāds trieciens, jo vienmēr jau gribās līdz mūža galam vai līdz pašam pēdējiem brīdim saņemt tos medikamentus. Bet jā, tā situācija ar medikamentiem nav spīdoša un, protams, arī neslēpšu, ka tam ir arī finansiāls iemesls, ne tikai 2 augstāk minētie, bet arī tīri valsts iespēja atļauties saviem pacientiem apmaksāt šo te. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs arī raidierakstu dalībniekiem tagad gada noslēgumā arī vaicājam par to jautājumu par 2025. gada budžetu. Pārstāvot reto slimību jomu, kur finansējums ir kritiska problēma jau ilgstoši, kādas ir jūsu pārdomas par nākamajiem gadam pieņemto budžetu? Jūs šodien ar tādiem sarežģītiem vai ir kāds uzlabojums? Jūs minējāt, ka nenotiek lietas tik ātri, kā gribētos, bet bieži vien atskatoties lielākā, varbūt tādā perspektīvā var redzēt, ka tomēr lēnām kaut kas uzlabojas, bet salīdzinot šos te budžets ar šo nākamo gadu, vai tur ir
Tā kā jūs redzat, tur ir uzlabojums vai vismaz perspektīva ir? Es domāju, jebkuru speciālistu, kur jūs uzaicināt savā raidierakstā, jebkurš teiks, ka naudas nepietiek. Tas nebūs nekāds noslēpums, un viss teiks, ka tieši manai nozarei vajadzētu visvairāk. Droši vien, ka tā jau uzskatīt, kurš no speciālistiem, un, manuprāt, Veselības ministrija un Nacionālās veselības dienas tiešām cenšas, lai tas, kas mums ir medicīnai atvēlēts, lai viņš tiktu sadalīts pēc iespējas godprātīgāk. Tātad nav tā, ka, teiksim, reto slimību pacienti vispār nesaņem, ja? Lai gan dažbrīd tā šķiet, ka mums vienkārši viens mūsu pacients saņem ļoti proporcionāli, ļoti daudz dārgākas zāles nekā citi biežo slimību pacienti. Bet, protams, ja jūs man prasīt, tādā manā sapņu pasaulē, ideālā pasaulē. Jā, tieši tā, tad, protams, mums trūkst nauda praktiski jebkurā nozarē, gan sākot ar medikamentu apmaksu, ir joprojām medikamenti, kuri vispār nav pieejami tieši finansiāla apsvērumu dēļ. Ļoti daudz cieši, es kā valsts galvenais speciālists zinu arī, ka tieši pieaugušie cieši, ļoti daudz pieaugušajiem nav šo te reto slimību medikamenti, ja, kuri būtu ļoti, ļoti nepieciešami. Otrs ir arī tas, ka, protams, mums trūkst nauda arī, teiksim, kaut kādiem rehabilitācijas un sociāliem pasākumiem, jā, teiksim, šie te paši invaliditātes pabalsti, jā, kas skar tātad šos te arī pieaugušos, jā. Mani pacienti vecāki, viņi ir, būtībā šausmās, kad viņi paliek par pieaugušajiem, jā, jo šis te ienākumu būtiski sarūk, jā, viņiem pašiem nav arī pensijas, jo viņi nav, tātad arī piedalījušies darba tirgu un līdzīgi. Tā kā to problēmu jau ir ļoti, ļoti daudz, un, protams, tad mēs noteikti gribētu to budžetu daudz lielāku, jo pacientiem un viņu vecākiem tiešām nav viegli, un tās vajadzības tiešām nav maza, un viņas nav izpildāmas par šobrīd pieejamiem līdzekļiem. Bet droši vien ir vērts par to runāt un kaut ko arī mainīt. Un jūs jau minējāt, kā valsts galvenā speciāliste, ka pagājušajā nedēļā jūsu vadībā darbu sāka jauna darba grupa reto slimību jomā. Varbūt jūs varat pastāstīt vairāk, kas tā ir, kādi ir galvenie mērķi un kādi būtu vēlamie rezultāti un kādi reto slimību jomas eksperti pieaicināti darbam šajā grupā. Jā, tātad jaunā grupa ir ar īpašu nosaukumu Nacionālā spoguļgrupa, kura tātad tiek veidota lielākajā daļā Eiropas valstu un arī vairākās valstīs ārpus Eiropas. Tā ir Kanāda, Māroka, Austrālija un vēl dažas, kurās tātad šādas grupas tiek attīstītas, kurā tātad ir dažādi jomu pārstāvi, kuriem tātad rūp retās slimības. Tātad vispirms, protams, tur ir pacientu organizāciju pārstāvi, tātad ir jomas speciālisti, ārsti, kas strādā ar retām slimībām. Tāpat tās ir politikas veidotāji, tātad gan no ministrijas, gan no Nacionālā veselības dienas, no SPKC, jā, tāpat tās ir pieaicināti universitāšu pārstāvi, profesionālo asociāciju pārstāvi, arī farmācijas kompānija, tātad plaši pārstāvēta grupa, kas ir domāts tāda jaunā politikas veidotāja, reto slimību plāna, gan uzraudzības, gan jaunā plāna rakstītāja. Doma ir tāda, ka šī grupa, tātad es vairs kaut kādā brīdī nebūšu Auzenbacha vienkārši, bet tātad jau es paudīšu grupas viedokli, kas, es domāju, būs ar pilnīgi citu stiprības pakāpi, ja, kad mums ir kaut kāda grupa, kas ir vienojusies savstarpēji par labāku iespējamo risinājumu, efektīvāku iespējamo resursu izmantošanu un labāko iespējamo pacientu interešu pārstāvību. Un man ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu jomā pilnīgi viennozīmīgi mums ir ļoti laba sadarbība ar pacientu organizācijām un galvenokārt ar pašu tādu lietu sargu vai jumta organizāciju ar reto slimību aliansi, kur mums vienmēr palīdz un rod labākos risinājumus, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ne visās jomās tas ir tik ļoti labi sakārtots, ka tas ir pacientu centrēts, un ir šī sadarbība starp pacientiem un profesionāļiem. Pagājušo gadu mēs Rīgas
universitātē sadarbojoties ar Reto slimību aliansi un bērnu slimnīcu, veidojam Reto slimību fórumu, kas bija tāds pirmais pasākums. Šogad atkal atkārtosim. Nu, nevis atkārtosim, bet tātad veidosim Turpināsiet, jaunu, kur tātad ir vieta, kur satiekās pacientu pārstāvji un jomas speciālisti, kas man liekas ir labākais iespējamais, ka mums pacients ir centrā un no viņa tad iziet visas vajadzības. Jā, jo es arī par to domāju, ka Reto slimību joma nenoliedzami prasa šo te ārstu un pacientu sadarbību. Un redzam, ka Latvijas Reto slimību alianse ir ļoti aktīva. Varbūt varat pastāstīt vairāk, kāda ir tās alianses nozīme, teiksim, dienas kārtības virzīšanā, cik bieži notiek kaut kādas tikšanās vai tā plānošana vai, nezinu, problēma apzināšana, jo, protams, ka medijos mēs to ļoti daudz un bieži redzam, un bieži vien, kā jūs minat, teiksim, ir 1-2 gadījumi, varbūt 3 pasaulē, un Latvijā kāds gadās, un tad tas izskan arī medijos, bet, teiksim, kāda ir šī te alianses, varbūt, jā, tas mērķis vai tā dienas kārtība vai sadarbība? Tātad alianse ir šī te saucamā lietu sargu vai jumtu organizācija pār par citām pacientu biedrībām. Ja, mums kopumā ir 17 dažādas pacientu biedrības, bet tātad konkrētā biedrība pārstāv arī savas konkrētās slimības intereses, bet tātad ir ļoti daudz slimības, kuras ir apzināts, bet kurām nav iespējams šo te biedrību organizēt. Tātad tās lielā retuma dēļ, un tad alianse ir tā, kas pārstāv visu reto slimību pacientu intereses. Jā. Un ņemot vērā, ka mēs tomēr saprotam, cik tas ir ārkārtīgi būtiski, jā, mums ir regulārs tikšanās ar alianses valdi, un tātad mēs pārspriežam darāmos darbus, ko mēs esam izdarījuši, dodam savu veidu atskaiti, kur mēs esam tikuši un strādājam pie projektiem kopīgi, jo, manuprāt, tā ir visvērtīgākā sadarbības formula, kad pacientiem un ārsti iet kopā, jo dažkārt ir tā maldīgais priekšstats, ka mēs esam tā kā divas futbola komandas, kas spēlē vienu otrai pretī, un tad, kad nav uz ko dusmoties, tad dusmojās uz ārstiem, jo tā ir vieglāk pārdzīvot lielo nelaimi, tad ir kāds uz ko dusmoties, bet mums ir izdevies kaut kā ļoti labi. Es tiešām ļoti priecājos, ka mēs nemēģinam kaut kā konkurēt savā starpā vai atrast kaut kādus vainīgus, mēs tiešām strādājam kopā, lai palīdzētu visiem reto slimību pacientiem. Un 2025. gadā jāuzsāk darbs pie jaunā reto slimību plāna. Kādas prioritātes bez atbilstoša finansējuma vēl nepieciešams izvirzīt plāna efektīvai īstenošanai? Kas vēl būtu būtiski bez finansējuma? Noteikti tā ir jaunās nacionālās spoguļu grupas uzdevums šo te plānu radīt un pāraudzīt. Būtu svarīgi, lai šie te priekšlikumi ir izvirzīti mērķtiecīgi un jēgpilni, ja, lai tad nebūtu kādas iedomātas vajadzības vai nejēgpilnas vajadzības, un viņām ir noteikti jābūt strukturētām. Tātad ir jāsaprot, ja valsts spēja budžeta ietvaros atrast mums finansējumu, tad kuri tad būtu šie tie punkti, kuri pacientiem būtu vairāk vajadzīgi un ātrāk vajadzīgi. Ja? Tātad tas ir ārkārtīgi būtiski, lai jaunajā plānā mums nebūtu, 265 punkti, kuri izmaksā, 10 miljardus, piemēram, es tagad tā brīvi minu, un tagad, kad kāds iedod 100 000, neviens nesaprot, ko tad ar tiem 100 000 darīt. Tas ir varbūt tādi utopiski cipari, bet tā ideja ir jābūt skaidrai, kādā secībā, kas nesīs par vismazāko naudu vislielāko labumu. Novēlu, lai nākamgad jums tas izdodas, bet es jau tradicionāli vaicāju, ja jums jānovēl nākamajā gadā, kas varbūt būtu tādas praktiskas lietas, ko jūs novēlētu, lai mūsu Latvija un cilvēki būtu veselāki? Tas droši vien globāli, jo no retām slimībām mēs tad nav tik vienkārši. Tad mēs tā nevarēsim izvairīties. Es teiktu, droši vien, ka tas, kas ir ļoti jau tādas tradicionāls lietas, kas ir ārkārtīgi daudz pārunāts un skandināts, bet tomēr Dunā mēs aizmirstam, tā ir tā pati ūdens dzeršana, jā, aizmirstam izdzert to vajadzīgo ūdens daudzumu, jā, un tad tā gadās, kad viena kafija tikai ir pa dienu izdzerta, jā. Otrkārt, protams, sabalansēts uzturs, un es ļoti gribu teikt, ka tam ir jābūt sabalansētam uzturam, jo es nereti redzu tādas neracionālas uzturvielu izslēgšanas no savas ēdienkartes, kas nav īsti pamatotas veselības problēmās, un tad mēs konstatējam, ka tās veselības problēmas piezogās tieši no šīs te
pašu sevis pāraprūpes, ja, gribēju kā labāk, sanāca kā parasti, un tāpēc es noteikti ieteiktu. Tas pats vecais labais kartupels, nav jāizslēdz no uzturi, ja, tikai vienkārši nevajag pārtikt tikai no kartupeļiem, ja, tas pats vecais labais govs piens nav jāizslēdz no uzturi vienkārši izslēgšanas pēc, ja. Un trešā lieta, protams, ir fiziskās aktivitātes. Citreiz es skatos, eju uz darbu, ja, jau tādu omulīgu kundzīti dodās uz darbu ar skrējriteni. Mīļā omulīgā kundzīte, var taču aiziet ar kājām tās divas pieturas, ja. Tad tās lietas būtu ūdens, neizslēdzam nevajadzīgi produktus, ēdam sabalansēti ar jēgu, bet visu. Un trešais, ejam ar kājām. Lielas paldies, lai jums izdodas lielie plāni un tur iekšķis, lai tiešām darba grupa strādā forši un visas tās sadarbības, kas iesāks ar Alēnas turpinās un lai visas tās labās idejas maksimāli labi izpildās. Sirsnīgs paldies, centīsimies!